Sveiciens visiem dabas draugiem no Ķemera Nacionālā parka. Šodien mēs, dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, dosimies dabā, lai parādītu jums, kā dabai draudzīgi var rotāt māju, kā vākt dabas materiālus, nekaitējot dabai un rīkojoties atbildīgi. Mežā var atrast daudz un dažādus dabas materiālus, ko var izmantot rotājumiem, piemēram, brūklenes vai mēlenājus vai dažādas sūnas. Un tos arī izmantot drīkst. Savukārt, šeit mēs redzam staipekņus, kas ir reta suga, aizsargājamo sugu sarakstā, un tāpēc tās ir plūkšana, izrakšana vai dažādi citi izmantošana ir aizliegta. Šeit mēs redzam baltos ķērpjus, ko cilvēki reizēm dēvē nepareizi ar pa baltām sūnām. Un tie ir diezgan populārs materiāls, ko izmanto floristikā dažādu rotājumu veidošanai. Un tad, kad tos dabā vāc, tad noteikti būtu jāatceras tas, ka nedrīkst vākt tā, ka tiek bojāta zemsedze, respektīvi nedrīkst novākt vienlaidus platībā tādiem laukumiem. Ir jācenšas pēc iespējas viņus saglabāt un atstāt, jo mežā dabā viņi paliek arvien mazāk. Jo šādi te klasiski sausie priežu meži uz sausām smilts augsnēm, nabadzīgām, ir tā īstā vienīgā vieta, kur šie baltie ķērpji aug un veido šo mums tik pierasto silu ainavu. Savukārt pēdējā laikā palielinoties egļu īpatsvaram audzēs, palielinoties lapu kokiem, līdz ar to vairāk nobiru, biezāks sūnu slānis, un šiem baltiem ķērpjiem vairs nav iespējas augt. Tā ir ainava, kas lēnāk garā izzūd. Reizēm cilvēki, vācot egļu zarus, pastrādā arī īstus posta darbus mežā. Kā mēs redzam šo te eglīti, ņem, nozāģē, pie tam nelīdz ar zemi, bet tādā puskokā, un visus smalkos zarus, kas ir derīgi vainadziņiem vai nu kam tur tādam, ir novākuši, aizveduši, vispārējo pametuši. Par šādu koku bojāšanu, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, atbilstoši krimināla likumam, ir paredzēta arī krimināla atbildība. Savukārt no šādām vēja izgāstām eglēm zarus drīkst iegūt droši. Tāpat to drīkst darīt kādā cirsmā, kur zari palikuši kā ciršanas atliekas. Sosnovska latvānis arī ir viena no sugām, ko cilvēki labprāt izmanto floristikā, dažādu rotājumu veidošanā. Kāpēc to nevajadzētu darīt? Tāpēc, ka latvānis ir invazīva augu suga, kas, kā mēs šeit redzam, ātri pārņem plašas teritorijas. Un tajā brīdī, kad paņemam latvānu uz mājām, izveidojam kaut kādu skaistu rotājumu, beigās mums rotājums apnīk, viņš kļūst vecs, mēs viņu droši vien izmetam ārā. Beigās šis ar visām sēklām sēklas nonāk jaunā vietā un atkal izveidojas jauna latvāņu audze. Dabā ir tikai dažas lietas, kuras mēs apskatījām jau, kuras nevajadzētu vākt vai vākt ļoti saudzīgi. Savukārt ir vesela rinda lietu, kuras var izmantot daudz drošāk un faktiski bez ierobežojumiem dažādu rotājumu gatavošanai. Pirmais, ko mēs varētu ieteikt, ir niedres, kuras aug, piemēram, Kaņieru ezerā vai citos piekrastes seklajos ezeros. Tās var ļoti labi izmantot puzuri gatavošanai, kas ir ļoti klasisks un tradicionāls latviešu tautiskais ornaments. Ir dažādi dekoratīvu krāsu žagari. Šajā gadījumā tie ir grimoņi. Tikpat labi var izmantot kādus kārklu zarus. Tikpat labi varam izmantot priežus, kujas, priežu zarus, kas nebirst tik ļoti kā egļu zari. Un tajā brīdī, kad mēs vācam priežu zarus un cenšamies arī nelaust viņus no varbūt augošām mazām priedītēm, bet paiet pa mežu, skatāmies, kur ir vēja nokritušie zari, arī tie svaigā veidā ļoti labi izmantojami. Kad mēs vēlamies kādu mazāku dekoru, ko uz galdu likt ar svecēm, tad mēs varam droši izmantot kādas koka ripas, kurām tad virsū līmi vai kā tam līdzīgi var piestiprināt dažādus citus dabas materiālus, vai tie kastaņi, vai tie ir lapegļu čiekuri, vai priežu čiekuri, vai kādi mazi zariņi, tā skaitā ar ķērpiem. Vai, protams, var arī nedaudz kādas grūkleņu vai viršu vai mēleņu mētras. Bet tad, kad mēs vācam šādas mētras dabā, tad vajadzētu atcerēties, ka nevākt
tiešām tādās lielos apjomos ņemam tikai tik, cik mums vajag, ņemam saudzīgi, jo neizaug vienā gadā. Teiksim, melenai ir vajadzīgi 7 gadi, līdz kamēr no sēkliņas iesējusies jaunā melena ir dod pirmās ogas. Tātad šādu materiālu, ko mēs droši varam izmantot, ir diezgan daudz. Un atceramies vēlreiz, ņemam to, ko drīkstam, un to, kas ir retais, kas ir aizsargājumais. To mīlam ar acīm, paskatāmies, papriecājamies, bet atstājam dabā.